Slavenību taksis. Sarunu šovs uz riteņiem pilsētas ielās. Sadarbībā ar Bolt, BYD Latvija un BTA apdrošināšanu. Šajā slavenību takša epizodē taksometra vadītāja lomā iejutīsies itāļu dziedātājs, pasākumu un TV šovu vadītājs Roberto Meloni, kurš publikas mīlestību ir iekarojis tieši Latvijā. 2 reizes pārstāvējis Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, gan Bonaparte LV sastāvā, kā arī grupas Pirates of the Sea dalībnieku sastāvā. Šodien karstasinīgais itālis būs mūsu viesis slavenību taksī. Visapkārt jūra. Ciao, Aivi, buongiorno. Buongiorno. Prego, draugs. Salute. Espresso. Obligāti. Vispirms, kā teica Vejonis, vispirms jājādara. Priekā. Laipni lūgts. Man ļoti patīk. Slavenību taksī, jā. Jā, es redzēju, es gribētu sūtīt milzīgas bučas Leldei, Dreimanīte, kolosāli skaties, un es tā priecājos. Un es gaidu, kad man Aivis aicinās. Un kad būs, man Aivi aicināja. Un tāpēc šodien es braukšu. Ar tevi. Jā, mēs laidīsim ielās Rīgas. Roberto, vai tu zini, ka mūsu uzdevums būs vizināt vienkārši nejauši satiktus pasažierus, kas izmanto Bolt aplikāciju? Jā, ideāli, jā. Inchcape nodrošina mums BYD. Zini, ko nozīmē šis te? Build your dream, jā. Mācīt, Mārtams izdarīs. Es arī zinu par labām mašīnām. Jā. Un BTA nodrošina, ja nu gadījumā tu sataisīsi ziepes, jā, viņi parūpēsies. Paldies, BTA, jo Itālijas pie stūres, tāds interesants piedzīvojums varētu sanākt. Es esmu Itālijā bijis, man Itālija ļoti mīļa. Kā jūs jūtaties? Vēlaties par to? Mēs esam gatavi slavenību taksim, Roberto. Pronti via! Laipni lūgts BYD kumeļā. Jā. Pirmais izsaukums! Pirmais klients, braucam! Šodien būs piķis. Piķis nav problēma. Tā. Mēs braucam pēc Sergeja. Sergio. Sergej, čau! Sveiciens slavenību taksī. Čau, Sergej. Čau, Sergej. Jā, mēs te filmējam TV šovu. Да ладно. Jā, vecīt. Что я попал куда-то? Это вообще-то šūtka, pahodu. Nē, tas ir, tu būsi zvaigznē, Sergio. Mēs tev padarīsim par slavenāko Sergeju Latvijā. Jā, pēc Jēgera. Sergejs Jēgers, kontratenors. Jā. Viņš ir kontra vispār. Jā, labais. Izcils, viņš ir ļoti. Kādā laimīgā sagaidīšanās. Tagad jumpraut. Tu klausies jumpraut? Nu, kura tev jumpraus mīļākā dziesma, Sergej? Не знаю. Миля, да. Jumprava ir forši, jā. Jumpro forši, jā. Sveiciens Aigaram Grāveram. Sarunas laikā noskaidrojam, ka Sergejs ir liels grupas Jumprava cienītājs, un arī Andra Ērgļa izpildītā dziesma Ripoja akmens viņam ļoti patīk. Mums 2 reiz tas nav jāsaka. Bet tikmēr Tureiz kalna viņa klusē, dziļa upe projām skrien. Un par to, kā zina mani klusē vēl ar vien. Pastāsti pēdējo reizi, kad tu esi savam draugam palīdzējis. Vienkāršā dzīves situācijā. Var по-киевски? Nu mēģini, iztulkosi. На работе сломал ногу. Jā, salauz kāju darbā. Jā. Un? От него сейчас еду, как бы помогаю и приготовить покушать ему, и... Viņam gatavo klēst. Tu brauc uz mājām, gatavot ēst. Jā. Visu cieņu. Nu, kolosāli. Cik ilgi to darīji? Мы дружим где-то лет 15, наверное. Ilgi? Мы работали вместе на стройке. Sergej, šis ir no mūsu atbalstītāja BTA plāksteri. Celtniecībā nodara. Kādreiz gadās iegriezt pirkstā vai iorbt. Vai, ja kāds runā ļoti daudz, tu vari to plaksteri mutē ielikt tā. Vai aizlīmēt ciet. Jā. Я попробую ему заклеить рот, чтобы он много не говорил, потому что он очень много говорит. Он, кстати, юморист. Как итальянец, да? Apmēram. Roberto, jebkurai dzīves situācijai piemeklēs dziesmu. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Un tagad jūs. Lasciatemi cantare. perché ne sono fiero. Sono un italiano. Italiano vero? Italiano vero. Nu gan jau, ka tev BT Saki apdrošināšana. BTA, forša. Не, в прошлом году была БТ. Tev darba vieta Да, apdrošināšana. было Veselības лучше, apdrošināšana. намного лучше. Forši, super, super. Tu strādā lielā uzņēmumā kādā celtniecības? Dižozels plus. O, jā, es Jā, zinu jā. Dižozolu. Jā, nu labi, tā, Mēs nu tur paties, esam kādā tu klāts, privātumā rajonā dzīvo, nu paskaties. Sergio, priecīgus svētkus, jā? Priecīgi tev. Jums Čau. laimīgu jauno gadu. Ei, Visu labu. Paldies tev. Čau, čau, Sergej, laimīgi. Čau. Priekā. Pasies, teic, kā atvērās Sergejs? Tik labi. Jā, bet es saprotu, kāpēc Krievi kādreiz runāt latviski. Mēs tik ļoti latvieši novērtējam to, ka runā latviski. Man tas Jā. nav saprotams. Klausies, tev ir kāds smieklīgs taksometru braukšanas pašam stāsts? Nē, nu ļoti bieži. Jā? Nu, jā, Nu, jā. padalies ar vienu. Nu, Kas tev ir piemēram, bijis labs? man vajadzēja braukt uz, vai tur bija Bebrenes iela, un es ieliku citu adresi, un es skatos pilnīgi, ka tā situācija to apkārt, un es braucu, runāju, es bieži vien runāju ar taksistu, ar šoferi. Man patīk, un arī, arī atrakt tas viss iet. Man vajadzēja braukt uz Pļavnieku pusi, un man aizveda uz Pārdaugavu. Pats uz otru pusi. Jā, un tad es izkāpu, un es atkal pasūtīju uz taksi un braucu tālāk. Visi ir nākamais. Laižam tālāk pakaļ Kristeram. Viņš ir izsaucis slavenīgu taksi. Mr. Krister! Jā. Čau, vecīt, slavenīgu taksi! Kristers, labdien! Čau, vecīt! Čau, Šis prieks slavenīgs redzēt. taksis. La. Roberto Meloni, Aivis Ceriņš. Jā. Es gatavs doties ielās? Nu, davai. Laižam, vecīt! Mums Laižam, ir vecīt! tiesības, mums ir apdrošināšana, mums ir skaista mašīna, mēs esam skaidrā, un mēs esam labi cilvēki. Mēs esam Prieks dzirdēt, ka esat skaidrā, jā. Jā. Kā tev iet, Krister? Labi. Jā. Tu redzēji, ka tu sauci, ka tas ir celebrity cab? Nē, es pat neieskatījos. Tu neieskatījies? Nē. Es paņēmu pirmo taksi. Jā, mēs esam tajā brīdī lētākie un tuvākie tajā rajonā. Tev ir kāds smieklīgs takšu stāsts? Man liekas, Amerikā, kad dzīvoju, tur bija interesantāk ar taksistiem. Nu, padalies, kāda atšķirība. Vajadzēja braukt mājās ar meiteni. Un tas taksists tā aizrunājās, ka mēs pat nepaspējām ar to meiteni izrunāt, kas notiks tālāk. Viņš aizrunāja tavu meiteni. Gandrīz, vai jā. Bet cik es nopratu, viņam patika vīrieši, tad es tā baigi neuztraucos par to. Tad viņš gribēja ar tevi ļoti daudz. Viņš aizrunāja. Jā, tā izskatījās. O, bet beigās ar meiteni jūs tikat arī pie darbiem? Pie darbiem tikām, jā. Ļoti labi. Vienkārši izcilākais takšu stāsts, man ļoti labi. Viņš vienkārši meiteni bija tā škrobe. Aha, viņš grib manu puisi nedabūs. Vai tu esi kādreiz kaut kur dzīvē kādam izpalīdzējis kādā dzīves situācijā? Vai kāds tev ir izpalīdzējis? Nesen bija tā, ka gāja pusdienas pirkt un tāda tantīte ļoti veca piegāja klāt un viņa tāda gandrīz vai raudot. Palūdzu viņai ēst nopirkt, samaksāt par ēdienu. Tad, tādās lietās izpalīdzējis. Malacis. Jo jārūpējas ir tīpaši par tām, mūsu kategorijām, kad ir trauslākām kategorijām. Bērni, Protams. vecākie cilvēki. Jā, sociāli neaizsargātie. Te ir plāksterīši no BTA. Īsti plāksterīši. Es nezinu, cik tišņikiem viņi ir liederīgi. Ja jūs tādā pirkstos negriežat. Paldies tev, šis bija foršs. Sarunā noskaidrojam, ka Kristers kādu laiku nogriezni ir strādājis ASV un apsver domu, varbūt vēl kaut kur aizbraukt. Bet tev pietrūka Latvijā, Kristēra? Tu atbrauci vai Pietrūka, protams. Latviec, jā. Mums ir tās kulturālās lietas, ir savas tradīcijas un tas viss, protams, ka pietrūka. Bet tas arī Itālijam tas notiek. Arī man, piemēram, kad ir Gran Canaria, viss ir super. Saule, viss ir. Bet man ir lietas, kur pat ir grūti arī paskaidrot, kas, bet pietrūka. Un tāpēc tā. Tā ir mājas, ko padarīs. Latvieši reizēm sūdzējies par Latviju kā burokrāti un tā. Lūdzu, mīļīši, brauciet uz Itāliju. Krister, paldies tev, Lies. Paldies jums. lai tev forši sāk, paldies par sarunu. Čau, lai izdodas. Priecīgus svētkus. Jā, paldies jums. Čau. Čau. Izlaidīšu, jā, ir vaļā. Yes. Saks ir iedarbam, jā. Tā mēs braucam pēc Marka. Ok. Bet kā tev vispār patīk šā mašīna? Pastāsties šo, te skaties.
Šis ir vienkārši episki, kā viņam pagriežās tas ekrāns. Un zini, es esmu, jo man draugi ir šī mašīna. Tā tev video kāds nopircis no draugiem? Jā, Anatolis, mans klaviermeistars, skolas maestro. Viņš nopirka šo mašīnu jau? Jā. Es nezinu, es drīkstu teikt, bet es arī ieskatījos. Nedaudz man ļoti patīk. Mēs braucam uz koncertu, mēs bijām Latgalē. Tu esi arī braucis garāku distanci ar šo mašīnu? Un šī mašīna ir tik klusa, un tie sēdekļi ir tik mīksti. Man patīk tas minimalisms viņā, ka viņi nav ciku-caku kaut kas. Viņi ir ļoti lakoniski, uz sajūtām balstīti braucot, un par sēdekļiem, un par mīkstumu. Tīpaši, zin kā, bulgara un tā, perfekto tas ir. Čau, Marta! Nopietni, čau! Čau! Marta, kā tev iet? Man iet interesanti. Ļoti labi. Tev ir kāds pigors bijis smieklīgs? Jā. Takšs stāsts. Tas vairāk ir diezgan debils moments. Lūdzu! Šis moments! Es netīšām izsaucu taksu šo, bet tajā reizē man bija ļoti slikta nakts. Es biju Viņš iedzērus un man bija uznākusi bimba. Tajā citā reizē? Jā. Šodien ne, jā? Nē. Piedot, jau, pēc žēl. Un tajā citā reizē man bija šī bimba uznākusi, un es riktīgi biju nobimbājusies, un man draugi izsauc taksi man uz mājām, un es iekāpju šā taksī, un tur ir partija taksis. Un tur tas vīrietis, viņš ir apmulsis, viņš ņems, tur skan tas partija rock, tur Jā. Viņš tā kā kliedz no raudāšanas, cik man ļoti tā kā gribas raudāt, un viņš man uzliek sad music, bet tajā pašā momentā man tā lampiņas visur mirgo. Tas bija tāds neveiklākais. Paņem vienu lapiņu. Tur ir paslēpta vai nu latviešu vai pasaules hīts. Emociju virknējumā. Paņem vienu lapiņu. Jā, tūlītās. Kas tev trāpījās? Parād mums. Kā domā, kas tā varētu būt par dziesmu? Watermelon sugar? Jā! No, parād. Es redzēšu spoguli. Ai! Kas tā par dziesmu? Es nezinu. Lasi burtiski. Sunglass. Un nolasi visus emoji, tā kā zīmīts. Nu, bet 6-9. Es nezinu. Tu zini, tas Žeks ir bijis Rīgā kāds 5 reizes. 69. Kanādietis. Kanadietis. Es tev dodu hintus. Michael Bublé. Nav Bublé kanādietis. Bublé bija Stalinā. Es Tallinā. nezinu, es tiešām nezinu. Viņam ir pār 60 gadi, viņš tāds roķīgais Žeks. Sandis Kiops. Nē, piedot, jā. Baganēna. Paņem Summer. Summer. Summer of 69. Jā. Yes. Labi, un vēl trešā, kas tev trāpījās? Šis ir īzi. Ārzem gabals. Čaļi mēdz uzrauties. Samantha Tīna. Samantha Tīna? Nē, varbūt, ka nē, piedot, jā. Es redzu, nē. Nav. Nē, Samantīna tā nav. Jamie Foxx izpilda to dziesmu. Jamie Foxx. She's a gold digger. Nāc, you can't know me. Ok. Martai, paldies par dalību emociju spēles izaicinājumā. Mūsu ceļš šķiras uz priecīgas nots. Lai tev viss izdodās! Jā. Čau! Čau, Paldies tev par braucienu! Čau! Paldies. Mr. Lukas! Labdien! Čau, vecīt! Sveiciens slavenību taksī! Čau! Sveiki, čau! Čau, Lukas! Roberto, ļoti patīkami. Prieks. Runājot par slavenībām, man zvan tētis, viņš ir diezgan zināms slavenība Latvijā. Kā tev tētis sauc? Normons Leizāns. Normund! Laiza. Normund! Es esmu kaut kādā šovā. Normund, paņem! Normund, čau! Čau, Normund! Ej, tu nāc, Normunds! Normāls keks! Lukas ir drošas rokas. Sakam ar to. Klausies, mēs Lukasu vedam uz ādažu bāzi, klausies, viņam iesaukums. Mēs te vācam par Rīgu čaļus. Viņam vēl nav tik daudz gadu. Čau, Normu. Es arī uz ādažiem, ar imigranti tiks. Kāpēc tik mazā pasaule? Nereāli maza pasaule. Tev foršs tētis ir. Ko tu pats nodarbojies? Es filmēju mašīnas un braucu viņā. Pagad, tu filmēji mašīnas? Un tur ir montēji vidikus? Jā. Vispār savējais. Tu zini, ko nozīmē šitie burti? BYD.
Viņiem garais nosaukums abreviatūras. BYD. Behind Behind your drivers. drivers. Behind your drivers. Behind your drivers. Bet ļoti tuvu īstenībā. Tas varētu... Build your dream. Build your dreams. Interesants nosaukums. Jā. Tu zini par šiem vispār šo ražotāju kaut ko? Nē, esmu redzējis, bet baigi neko nezinu. Šis ir lielākais pasaules ražotājs elektromašīna. Huge vienkārši. Mega milži. Šitas ir tavs spotiņš. Šis ir mans spotiņš, jā. Yes, vecīts. Nu, čau! Čau. Lai tev forši sākos. Prieks, paldies par braucienu. Čau. Čau! Mēs laižam tālāk labā noskaņojumā. Pa ceļam pēc nākamā pasažiera sarunā Roberto nonākam līdz viņa Latvijas pilsonības jautājumam. Kā tur īsti ir beigās? Paklausies, tev taču ir Latvijas pilsonība. Trenējos, ko lūdzu? Taču ir Latvijas pilsonība. Vai tev ir itāļu pilsonība? Tā ir sapīgā tēma. Tev nav Latvijas pilsonība? Es tur sākšu raudāt. Tu spiežat man tas asins. Paga. A, kāpēc? Man nav. A, kāpēc? Ir stāsts ir šāds. Nu, kad es atbraucu uz Latviju, es iemācījos nedaudz latviešu valodu. Jā. Tad man bija iespēja, es gāju pataisnu pie WWF, pie Varaviča Friberga. Un es tiku pie viņa, saku, labdien, Vaira, un es gribēju paprasīt, Vaira, vai tu vari man uzdavināt to pilsonību? Es tā, nedaudz to akuzatīvu zinu. Viņa teica, labi, atbildi man uz tiriem jautājumiem, tev iedošu pilsonību. Ok. Cik augsts ir Gaizenkāls? 311 metri. 318. Vai 307? Viņš tur mainās, es nezinu. Tāda otrs jautājums. Lūdzu, pasaki man, cik daudz iedzīvotāju ir Latvija? Un es tur tajā laikā pateicu 1,726,000. Pareizi. Trešais jautājums. Vai tev garšo dilles? Un es tur, paliku, kā, es nedrīkstu melot taču vēl. Jā. Un es paliku plus 3 sekundes, un es tad dzirdēju tu. Nometa klausu. Tāpēc, ka, viņa saprata, ka man dilles negaršo, un līdz ar to pilsonību, es nevaru būt latvietis, un tas nav iespējams, ja man negaršo dilles. Juri! Čau, vecīt! Čau, Juri, nāc! Čau, Juri! Mūžība nestikts! Es Juri zinu. Kas ir, tas ir. Juri! Es domāju, ka vajadzētu, lai man kāds pazīstamais atbrauc pakaļ. Labs! Čau, prieks redzēt! Es uz trēniņu braucu. Uz trēniņu? Jā, uz trēniņu, un tad man ir tikšanās. Mums ļoti daudz, kas īstenībā tie jaunajā teikā visu. Ko jūs tur darat? Forši vietas tā ir. Squad Hour, kas ir sporta zāle. Jā, skotu zinu, jā. Mēs tur esam tikušies, Juri. Es zinu, ka tu esi opernieks. Jā. Taisnība. Jā? Es jau saku, itāliski runāt. Pagad, tu uzstājies arī kāzās? Arī kāzās, visādi pasākumos. Populārākais gabals kāzu ceremonijā. Es vadu kāzu ceremonijas. Mums vēl nav sanācis. Kāzu ceremonijā īstenībā ļoti daudz. Es vienmēr dziedu par to skūpstīšanos. Aiziet. Kas ir besame mucho. Aiziet. Jā? Aiziet. Tu esi gatavs? Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame mucho. No. Que tengo miedo a perderte. Kopā, perderte después. Perderte después. Tas tāds mazais ieskatiņš, jā. Es vispār esmu cilvēks, kurš cenšas un ir centies visu mūžu būt tāds labsirdīgs un
Es atceros skolas laikā, ka vienmēr bija kāda tantiņa vai jebkurš cits cilvēks, kuram, manuprāt, būtu jāsēž tajā krēslā, kurā es sēžu, tad es vienmēr cēlos kājas. Tā līdz tikai es esmu ar tādu to nodomu visu mūžu gājis uz priekšu. Tu esi kādreiz aizdevis naudu un nedabūsi atpakaļ. Jā. Cik tev ir tur, cik daudz naudu? Cik es esmu aizdevis un cik drīzāk cik es esmu iedevis. Jā. Ir savs summiņš. 3-0. Es esmu, diemžēl, tas cilvēks, kas man arī biznesā nav nekad baigi palīdzējis. Es esmu tas, kurš ļoti grib ticēt cilvēkiem un tam labajam šajā pasaulē. Un tad es esmu apšmaukts, un reizi vienu. Tas ir labi mēs tev neapšmauksim, jo mūsu atbalstītāji BTA plāksteri. Plāksters, tāpēc ir plāksters tāds. Ja tu dabūsi tajā ringā pa tauri, tad tev veselības apdrošināšana. Man sākotnēji piedāvāja, man bija doma kāpt šajā pašā ceturtdienā. Tu nopietni? Jā, bet man ir tas projekts, kurā es esmu šobrīd, sociāltīkla projekts Labākās formas ceļš, kura dēļ es atteicos, jo es šobrīd esmu 6 mēnešu programmā uz savu labāko formu. Esam galamērķi, Večki. Turās, burās. Labs treneris. Jūri. Ar Juri gan jau jūs vēl satiksieties kādos svētkos vai dzīves godībās. Fantastiska balss un personība. Kādi tev nākamā gadā ir publiskie koncerti? Nākamā gadā man ir paredzētas divas koncertūras. Divas koncertūras? Jā, turpinām serenādes 6. 7. 8. martā ar Martiņu Kanteru, ar Dainis Kuteli, ar Nordgundu Rutuli, kolosāliem mūziķiem. Kolosāli veči visi. Baigi forši, man tik ļoti patīk. Un tikšanās vietā Latvijā man ir koncertūra, kas ir aprīļa mēnesī 11., 17., 18., 19. Es, Javier, Masaki un Šota ar mūziķiem. Tas ir ļoti atšķirīgi, ļoti skaisti. Vēl man ir 14. februārī man ir Valmiera, un es, Žoržs Siksna, klausies, Ingus Petersons, Vairis Vētra, Ineta Rudzīte, ar mīlestības pirmdienas augurs. Ļoti skaisti. Roberto jūs noteikti varēsiet satikt kādā no viņa koncertiem, bet mēs tiekamies jau nākamajā slavenību takšu sērijā, kur viesos būs uzlacošās pop-country grupas Dēkas solisti Dviņu brāļi, Gvido un Gatis. Uz tikšanos, draugi!